pa labi. Viņi nevajag, viņi vajadzētu tā kā mainīties. Nu, domā? Jā. Tā. Lūdzu, vārds Aleks. Labdien! Nu, šī seminārā ir bijuši diezgan daudz, teiksim, tādi gan cipari, gan statistikas, gan, teiksim, es tā saprotu, visi mēs daudz maz zinām, kas notiek Ukrainā, gan par apjomiem, gan cilvēku skaitu, tāpēc varbūt par to nestāstīšu. Gribētu, teiksim, tā manu uzstāšanos izveidot vairāk varbūt tā kā dialoga veidā, nedaudz izstāstīt, kā es tur nokļuvu un kad es tur nokļuvu un ar ko es tur nodarbojos, teiksim, tā kā vairāk uz savas pieredzes tā kā pamata. Līdz 98. gadam es dzīvoju Jūrmalā, mācījos Rīgā, pabeidzu Natālijas draudziņas ģimnāziju, un tad jau kā kārtīgs jaunietis domāju, ko lai dara tālāk un kur lai gūst izglītību tālāk. Bet cik bija tāda liela interese par arhitektūru, un laikam jau tas tāpēc, ka tēvs bija arhitekts, nolēmu apgūt šo profesiju un pieņēmu lēmumu doties uz Ukrainu, cik tur tomēr ir lielāki šie mērogi un vairāk iespēja, tā man tad likās. Tā arī izdarīju, no vienas puses it kā pametu visu šeit un aizbraucu turien, gribējās kaut ko dzīvē mainīt. Iestājos tur Nacionālajā arhitektūras un celtniecības universitātē. Pabeidzu to, bet paralēli no sākuma tā diezgan bija pasmagi, jo tomēr nācās it kā to krievu valodu zinu, bet apgūt tur materiālu un varbūt tur uzstāties kaut kur krieviski tomēr diezgan tā sarežģīti izrādījās. Un plus brīvo laiku nebija, kur īsti pavadīt, jo nevienu tā faktiski nepazinu. Un tāpēc nācās vai nu pirmo dienas daļu pavadīt universitātē, otro dienas daļu pavadīju tur tēva izveidotā arhitektūras birojā. Un, tā teikt, no sākuma mācījos, pildīju kursa darbus, tā paralēli skatījos, ar ko tur nodarbojās lielie arhitekti. Un paralēli apguvu visas nepieciešamās tur programmas un iemaņas, kas nepieciešams arhitektam. Tad pēc tam sāku tur palīdzēt arhitektiem. Kāds, kā saka, izgāja cauri tai visai lielai arhitektūras mašīnai, tur sāksim tā no zīmeļa asinātāja līdz biroja vadītājiem, direktoram, kuru amatu arī ieņem tagad. Tātad no 98. gada esmu Ukrainā un sācis esmu darbību no pašas apakšas līdz tam, kur esmu vai ne tagad. Tas, protams, vēl liels ceļš priekšā varbūt ir, ja? Un, kā jau teicu, diezgan tāds man liels diskomfortu radīja tas, ka viss apkārt ir svešs, un tomēr 98. gadā Kijeva un Ukraina bija pavisam savādāka nekā tagad. Daudz, kā es uzskatu, daudz zemākā līmenī un daudz zemākā līmenī uz to laiku, kuru mēs bijām pat šeit Latvijā sasnieguši, tā kā bija tāds neliels kultūras šoks. Kādu dienu, kad pie manis bija atbraukuši ciemos radi, mamma ar brāli, mēs tā staigājām pa Kijevu un tiešām nejauši uzskrējām virsū Latvijas vēstniecībai. Mamma tāda diezgan liela aktīvista, lai es nezaudēju sakaru ar Latviju, un tajā laikā nebija ne interneta, nekā cita. Viņa man saka, ieejam vēstniecībā, palūdzam, vai tur nevar dabūt kaut kādas avīzes, kaut kādas ziņas par Latviju, lai neaizmirst latviešu valodu, lasa latviešu presi un tādā garā. Mēs iegājām un tiešām tur ļoti atsaucīgi mūs uzņēma, pacienāja ar kafiju, lai gan, teiksim, avīzes viņiem tur tā nebija, ka avīzes tur laikraksts sūta visu laiku. Un tomēr viņi atrada iespēju tā, ka man māte reizi nedēļā sūtīja man caur viņiem pastu ar avīzēm, ar visādām citādām ziņām, kas te notiek Latvijā. Un tādā veidā izveidojās tāds interesants kontakts, un cilvēki tur rotācijas kārtībā mainījās, bet tiešām tā attieksme un pieeja tur nemainījās. Un tādā veidā mēs tā kā nodibinājām labus sakarus, un ar tiem cilvēkiem, kas tur strādāja, viņi arī jauni, enerģiski pavadījām brīvo laiku un izbraukājām visu Ukrainu un iepazinām šo valsti, teiksim, vairāk no iekšpuses. Un diezgan daudz interesanti gan piedzīvājām, gan redzējām. Paralēli mēģinājām noskaidrot, kas tad notiek vispār Ukrainā, un Kijevā ar tiem cilvēkiem, kas Latvijā, kas vairāk pārsvarā tiem latviešiem, kas atrodas Kijevā. No sākuma bija tā, ka, teiksim, ieraudas kaut kāds latviešu numurs, uzreiz gribās iet klāt un interesēties, ar ko nodarbojies. Tāda tā kā tieksme bija. Mums bija tāda iespēja, mēs norganizējām pāris pasākumus, tādus tā kā neoficiālus. Mums kā arhitektiem ir diezgan liels iespējas, jo mēs tur pazīstam gan
iestāžu īpašniekus, kurus varbūt mēs projekts esam taisījuši gan dažādas, ir diezgan daudz kontaktē. Ne? Un bija tāda iespēja, kur ar diezgan maziem resursiem varēja izveidot tādas tā kā latviešu mazas neoficiālas sanāksmes, kurās mēs tiešām iepazināmies ar daudz latviešiem un sapratām, ka neesam vieni tur un ka ar daudz dažādām interesantiem darbiem nodarbojās mūsu tautieši. Ne? Un tādā veidā mēs izveidojāmies tāds savs latviešu variņš, kā jūs teicāt, varētu to saukt par diasporu, kur pavada diezgan bieži brīvo laiku kopā un diezgan jautri un aktīvi, ne? Bet dažreiz grūti ieiet darba ritmā pēc tam, bet kaut kā sanāk visas. Ne? Un tā kādu brīdi mēs to brīvo laiku pavadot un tur apspriežoties, kurš ar ko nodarbojas, kad ir arī izveidojušies tādi normāli biznesa attiecības un savstarpēji kaut kādu varbūt savstarpēji liederīgi procesi, kas ir tikai apsveicami. Un ņemot vērā to, ka mēs esam jau pazīstami turbūt ne pirmo gadu, ir savā ziņā tāds dabīgais tāds filtrs, un tu saproti, kurš ir pa putnu. Ne? Un šī sakarā gribētu teikt, tiešām liels ir prieks, kad nesen arī ir sākusi savu darbību Latvijas Investīciju un attīstības asociācija Ukrainā, ka principā viņi nodarbojas apmēram ar to pašu, ar ko mēs tā kā mēģinājām saviem maziem spēkiem neoficiāli nodarboties, bet tas ir cits līmenis, nopietnāks un ar valsts atbalstu. Pat cik jau arī bija teikts par to, ka tiešām Ukrainā nav maz svars tām savstarpējām attiecībām un kaut kādiem kontaktiem. Nezinu, kāds ir Latvijā, jo tiem tiešām Latvijā tur pieredze tur uzņēmēju darbību nav sevišķas, vai ne, bet pārsvarā dzīvoja tur un nodarbojas ar saviem darbiem tur. Bet Ukrainā tiešām ir tā, ka ir diezgan sarežģīti dažreiz vienkārši aiziet pie cilvēka un izstāstīt, viņam varbūt tas vairāk ir interesanti par kaut kādiem saviem plusiem, ar savu pieredzi, kur jau esi guvis šeit Latvijā. Kā jau teicu, dažreiz arī šī pieredze var būt jauna priekš tiem pašiem ukraiņu uzņēmējiem. Un ja tikai nav kāds cilvēks, kurš var uzzvanīt un pateikt, tur atnāks viens pazīstamais, uzklausa vienkārši, ko viņš tur grib teikt, un tālāk jau paši skatieties, vai jūs tur varat sadarboties, vai jums vispār ir interesi. Un bieži vien diezgan auglīgi ir arī piemēri, tā kā normāla prakse. Tajā ziņā gribētos, lai Lijā vai nevarētu izveidoties par tādu tā kā viszinošo, gudro tādu tēvoci, kurš būtu gan informēts, gan tajā ziņā, kur Latvijā var labi investēt un kā latvieši varētu attīstīties Ukrainā. Zinu Āri Kotāni, ka viņš man nav nekāds jauniņais tur Ukrainas uzņēmēju darbībā, ka viņš jau savus punus varbūt jau ir uzcitis un no nulles nav sācis, ka viņam tur arī bija diezgan veiksmīga uzņēmēja darbība un var vienmēr, es domāju, pie viņa griezties un cerams, ka kaut kādas viņa nianses, kas viņam tur bijušas savstarpējās attiecībās ar Ukraiņu, partneriem vai vēl kaut ko noderēs arī tiem cilvēkiem, kuri tikai taisās veidot kaut kādas biznesa idejas, pilnveidot vai veidot Ukrainā. Es domāju, ka tas ir ļoti liederīga prakse. Divas varbūt par mūsu kompāniju, negribu taisīt no tā kaut kādu reklāmu vai vēl kaut ko, bet mūsu kompānija ir dibināta 89. gadā. Ir bijuši labi laiki, ir bijuši grūti laiki, tagad nav tie vieglākie laiki, bet savas prakses rezultātā esam jau spējuši realizēt ap 150 projektiem, diezgan ievērīgi cienīgiem, pārsvarā Kijevā. Pēdējais no mūsu tādiem projektiem, ar kuriem varētu lepoties, ir viesnīca Harkavā, 5 zvaigžņu viesnīca Harkava palāca, kuru mēs spējām uzprojektēt un uzcelt pusotra gada laikā. Tas ir 27,000 kvadrātmetri 5 zvaigžņu viesnīca, sākot no pirmām skicēm un beidzot ar kafijas dzeršanu skaibārā. Ne? Tur, protams, arī liela loma spēlē arī tā pasūtītāja spēks un pasūtītāja lēmumu spēšana pieņemt lēmumu. Un tur tiešām bija tas tandēms labais, kad gan mēs bijām spējīgi intensīvi strādāt, lai nodrošinātu ar rasējumiem celtniekus, gan arī pasūtītājs sevišķi tur nelīdi tāmēs un sevišķi katru kapeiku neskaitīja, kaut gan ne jau bez tā arī.
Bet uzticējās projektētājiem un mācēja norganizēt to darba procesu tā, lai tiešām būtu šis rezultāts izdarīts laikā. Jo tas bija viens no projektiem, kurš bija iekļauts Eiro 2012 programmā. Es tā īsti nezinu, bet kaut kādus gadus, 5 pirms 12. gada, tur diezgan lielas bija pretīmnākšana no valdības puses investoriem, kuri gatavojās investēt dažādos projektos, cik bija tiešām liels trūkums kvalitīvās viesnīcās un vietās, kur var palikt gan galvaspilsētā, gan citās lielajās pilsētās, par kurām jau bija minēts iepriekš. Tātad tas tāds objekts viens no pēdējiem tādiem svaigākajiem, par kuriem mēs tur lepojamies. Runā par tādām kopējām tendencēm, tad līdz tam pašam 2009. gadam mēs vienlaikus tur spējām un pie mums griezās un veidot ap 30 projektiem vienlaikus. Mums tur štats bija ap 150 cilvēki. Tad tagad, 2009. gadā, vispār mēs tur izdzīvojam, pateicoties tiem lielajiem objektiem, kurus gan pasūtītājs nevarēja apstādināt, pat cik jau tur bija liels investīcijas veikts, un vēl bija it kā tie arhitekti bija vajadzīgi. Bet no 2009. līdz 2011. ir tā diezgan bēdīga, jo jau iepriekš arī minēto iemeslu pēc nevienam tas noslēpums, kāpēc ne. Bet tagad ir jūtama tāda neliela kaut kāda varbūt atsilšana, un ir atkal šādi tādi pasūtītāji lieli nākuši apakaļ un sāk tur sadarboties gan ar citiem investoriem, pirmkārt laikam jau ar Krievijas investoriem, un strādā, teiksim, tieši pēc manas pieredzes strādā pēc schēmas, ka teiksim, tas viens ir spēcīgs, tas mūsējais pasūtītājs, viņš ir spēcīgs tieši juridisko jautājumu atrisināšanā un saskaņošanas jautājumu veikšanā, vai ne, un tā nauda it kā nāk no Ukrainas, vai ne, un plus vēl trešais sastāvdaļa ir jābūt normāli arhitektūras birojam, kuram var uzticēties un kurš novadīs pie vēlamā rezultāta. Runājot par sadarbību ar mūsu biroja sadarbību ar citu valstu profesionāļiem, sadarbība ir bijusi diezgan plaša, ar diezgan plašu valstu skaitu. Tā ir gan Austrija, Anglija, pat Ķīnā. Es personīgi esmu 2 mēnešus nostrādājuši, ka mēs vēl tajos saldajos gados, ka mēs nodarbojāmies ar tādām diezgan iespaidīgām augstceltnēm, kad mēs ņemām to iegūto amatu no viņiem, iegūto pieredzi no viņiem. Viņi savukārt ņēma to pieredzi no amerikāņiem. Mēs no viņiem mācījāmies, kā veidot tās augstceltnes un tā kā inovējām to iekšā Ukrainā. Tā, lai no lielām augstceltnēm atkal pateicoties, vai nezinu, krīzei, esam tikuši līdz kādiem 34, 47 stāviem, bet kaut kad jau tas nāks atpakaļ. Tas jautājums ir apspriežams, cik viņas ir vajadzīgas, cik nav, bet tas tā kā atsevišķs stāsts, ne? Runājot par to, kādas es redzu sadarbības iespējas ar cilvēkiem no Latvijas, es esmu strādājis gan ar latviešu arhitektiem, kopā esam veidojuši skices. Tomēr ir lielie plusi, ir tie, par kuriem arī tā jau bija runāts, nav tās valodas barjeras. Tomēr tā izglītības bāze un normatīvā bāze ir aptuveni viena un tā pati. Cilvēki ļoti labi viens otru saprot, bet tomēr tā gauma šeit Latvijā man tā šķiet nedaudz atšķirās nekā tur. Tur vairāk tā kā uz masām, uz kaut kādu izrādīšanos, uz vairāk kaut kādiem klasiskiem tādiem tēliem un zeltu un vēl kaut ko. Šeit ir nedaudz vairāk tā kā eiropiskākas tādas vēsmas. Tāpēc es uzskatu, ka visu laiku vajag pilnveidoties un meklēt, nedrīkst stāvēt uz vietas, meklēt kaut kādas iespējas ar to, ar ko tu varētu būt citādāks nekā turpat tie paši vietējie projektētāji. Te ir gan firmas, gan ir izveidotas, kas strādā gan vācieši kopā. Vāciešu lieli arhitekti strādā kopā ar ukraiņu lieliem arhitektiem. Ir angļu arhitekti strādā ar ukraiņu arhitektiem. Un kāpēc, lai neizveidotu, teiksim, ukraiņu arhitektus, es pat nezinu, kā lai sev pie kā skaita, vai, teiksim, izglītība Ukrainā, prakse visu Ukrainā, bet tomēr saskarsme diezgan cieši ar Latviju. Kāpēc, lai neizveidotu kaut kādas jaunas inovācijas, kuras varētu ieviest Ukrainas arhitektūrā, teiksim, ar kaut kādu Latvijas, Eiropas pieskaņu tīri estētiskajā ziņā. Tāpēc arī, ja runā ne tikai par arhitektūru, bet arī par, teiksim, kaut kādām savstarpējām attiecībām, par kurām es jau teicu, ka ir diezgan liela vērtība tur, un es nezinu, varbūt šeit droši vien, kad arī
Es personīgi vienmēr esmu nācis pretī cilvēkiem, arī, kuri ir no Latvijas un kuri varbūt nav tajā sfērā, manējā konkrētajā, bet varbūt es zinu kādu cilvēku, kurš varbūt ir viņa sfērā, tāpēc es vienmēr esmu gatavs nākt uz dialogu un cik spējīgs palīdzēt vai atbalstīt vai vienkārši parunāties, vienmēr gatavs un daru to ar lielāko prieku. Tagad ir mums oficiāla struktūra, kura tā kā švāmē visu uzsūc, visas tās idejas, kontaktus, cilvēkus, to cilvēku pieredzi. Un man liekas, ka tā ir ļoti laba ideja un ļoti laba liederīga lieta, jo vēl plus tas, ka šai iestādē ir atbalsts no Latvijas vēstniecības. Viņi atrodas Latvijas vēstniecībā. Un, Ukrainā pret vēstniecību ir diezgan liela cieņa un respekts, jo neaizmirsīsim, ka viņi nav Schengenas zonā, un viņiem, lai aizbrauktu vai no uz Latviju, vai no uz Poliju, blakus esošo, vai no uz kādu citu Eiropas valsti, viņiem ir vajadzīga vīza. Un tāpēc tas ir priekš viņiem tā vēstniecība ir tā kā tādi vārti uz Eiropu. Un, attiecīgi, ja šī struktūra atrodas atkal ar viņu atbalstu, tad pret viņu tiešām ļoti nopietni attiecās. Varbūt arī tie cilvēki, kas tālu no Latvijas un nesaprot, kas ir tāds Lija un cik nopietni viņa ir veikusi darbu šeit Latvijā. Bet tas pirmais, ka tas ir ar vēstniecību un ka tas saprot nopietni, un tāpēc tiešām šī struktūra var būt par to unitu, kurš būtu tas, kas saistītu šos cilvēkus un palīdzētu jauniem cilvēkiem rast iespēju parādīt uz to, ko viņi ir spējīgi, vai arī izstāstīt, kāda ir plusi un kas nav vēl ieviests Ukrainā. Tāpēc tas tikai apsveicam. Fonā jūs varat redzēt tos mūsu darbus. Tie nav visi darbi, ir gan jauni, gan veci, gan modeļi. Mums ir sava maketu darbnīca arī, tāds mātes uzņēmums, kur mēs veidojam maketus, lai būtu vieglāk ar pasūtītāju runāt, lai paši tad saprastu, par ko mēs tur galvās, kas mums ir izveidojies. Kolektīvs patreiz mums ir aptuveni 50 cilvēki, ir gan inženieri, ir gan konstruktori, ir gan maketu veidotāji. Esam samazinājušies 3 reizes, bet pagaidām ar darbiem tiekam galā un esam gatavi cīnīties par jauniem objektiem un pilnveidot un veidot un pasniegt viņus. Tātad 2 vārdos varbūt viss, varbūt kādi jautājumi gan par arhitektūru, gan par varbūt pieredzi kaut kādos labās vai sliktās sfērās. Par sliktām sfērām arī, protams, kā jau teicu, kā jau bija tas stāstīts, tas viss cauri un cauri pie mums tur birojā. Mums tagad ir birojas uz tādas centrālās ielas un arī reizi gadā ienāk, vai pažarnieks ienāk pie mums un saka, piemēram, arī kā ugunsdzēsējs ir ugunsdzēsējs, zīmīte evakuācijas izejām ir, Kavarelīnam certifikāts ir. Mēs sakām, nav, mēs viņu epicentrā pirkām, tā kā certificēts veikals. Viņi saka, mums tas neinteresē, nevediet certifikātu. Atveram certifikātu, viņi saka, vedīsim, rausim gabalu nost, vedīsim, dedzināsim, skatīsimies, vai viņš atbilst certifikātam. Jūs viņu tur sarunājāt un nopirkāt. Mēs sakām, ko vajag? Viņi saka, pažarniekiem vajag mazgāties, vajag faksus un tādā garā. Uzdāviniet kaut ko. Nopērkam, uzdāvinām kādu faksu vai citas lietas. Tā viņi darbojās, nezinu, kā tas te ir. Tā visas sfēras. Un reizi gadā nāk un zina, ka gads būs miers. Tā tas ir, un es domāju, ka tas nekas jauns nav un slēpt to nevar. Tā visu cauri un cauri tas ir. Starp citu, es varu to, ka kravu muitoja mēnesi, nesamaksāja $1. Tas ir izdarām. Mēs, starp citu, arī nesamaksājām. Vai to vajag? Izdarījot $100, tas izdarīt 2 dienas. Nesamaksājot gan cenu, mēnesi tagad. Bet var izdarīt. Bet kā ar korupcijas apkarošanu, tur nav arī kāds paraugu krāvas, kur kāds kupļdevējs piekar pie kalnas? Nezinu, ir. Nē, cik tur pa televizoru redzēt, tad kaut ko tur piekar, bet tāpat. Kas nav samaksājis, to arī. Vai citi jāieliek vietā? Parasti vietniekus piekar, bet šefs paliek tur uz vietas, ieliek jaunu vietnieku un mirs. Tagad ar valdību mainījās, tad bija problēmas ar tām pašām muitām, grūtāk bija ievest. Starp citu, tieši tas atkārās ar to, ka arī naudu nevarēja aizskaitīt. Tas nopublizējās, gan dojuši cilvēku savu cilvēku. Viss ir skaidrs, kas ir jādara.
izmaiņas kādas ir, kas bija 3 gadu atpakaļ pie tiem, kādas ir Jušans un tagad pie Janukoviča. Ir kaut kādas izmaiņas uz labu vai sliktāk? Nu, ziniet, vai nekas nemainās? Nekas nemainās. Man nav. Jūtams varbūt jā, ka kaut kad ir cerējums. Nodokļu kodeks ir mainījies tas Bazāros, kas ir premjeras, viņš ir diezgan ļoti labs finansīts, viņš ir mainījis to nodokļu kodeksu, un tie ir grāmatvedīski, tur ir ļoti daudz nianses, kur ir pieaugušas nodokļu likmes, tie paši tie частные предпринимательские формas, tur ir mainīts, un īstenībā, tieši, kas uz grāmatvedību balstīts, tās lietas ir stingrākas palikušas. Jā, ir šis mainīts, bet man liekas, teiksim, grūtāk nekā ir bijis iepriekš. Tā, varbūt mēs sekundīgi pievērsīsimies vēl Aleksim, varbūt vēl kāds vārds par arhitektūru mazliet. Nu, runājot par to sadarbību iespējamo ar latviešu arhitektiem, kā jau bija minēts, arī ir, nekur jau neviens neslēpjās, vai ne? Ir tas pats Google un diezgan vienkārši ir atrast viens otru. Ne? Man, pieksim, pēc pieredzes ir viens arhitekts mani atradis, un mēs ar viņu tur mēģinājām kopā šādas tādas skices taisīt, diemžēl neveiksmīgi, bet nekad tā nav, ka no pirmās reizes viss būs kārtībā. Bet, es kā jau teicu, kad vienmēr esam gatavi nākt pretī un strādāt. Vēl viens piemērs ir tur nejauši, kur ir izveidojusies normāla sadarbība ar Latvijas uzņēmējiem, ir arī pateicoties tur, teiksim, mūsu tai draudzīgai būšanai latviešu tajā vidē. Viens tur pasaka, attāls tur no Krievijas, pasaka, nezinu kādu arhitektu, viņš pasaka, es zinu tādu. Parunā ar viņu, tad mēs izveidojam ne tik tur tās Latvijas investīcijas, bet tur galvenais ir no Latvijas. Mēs, teiksim, taisam Volvo centru apkopstaciju lieliem smagajiem Volvo. Tas, teiksim, nav nekāds tur prestižs objekts vai ne, tur kaut kādas arhitektūras, tur kaut kādas ar to, ar ko vajadzētu tur sevišķi lepoties, bet, sadarbības auglis ir un ļoti patīkam, teiksim, sanāksmēs runāt latviski to, ko vajag un strādāt ar cilvēkiem, kuri no tavas valsts, vai ne. Es tikai par to, ka cilvēki nāk runā un meklē izdevību sadarboties. Un, kā jau es teicu, man personīgi liekas, ka tiešām mums, cik es zinu, latviešu arhitekts ir ko teikt un ir ko parādīt un tur Ukrainā. Ne? Un, cik mēs zinām, ka, protams, pa galveni nestrīdās, bet man liekas, ka viss jaunais, viss kaut kas tāds savādākais un eiropiskākais tikai ir apsveicams un ir liels potenciāls tam. Tāpēc arī arhitekti, es zinu, ka šeit maz varbūt ir arhitekti, bet tā kopumā vienmēr, es domāju, arī diezgan labas izredzes sadarboties ar vietējiem tur. Paldies, Aleksim. Varu piebilst arī gan klātesošiem, gan arī tiem, kas vēro mūsu datorekrānos, kad iniciatīva ir no latviešiem, no Latvijas arhitektiem un Ukrainā vienmēr būs par ko parunāt ar profesionāļiem. Kā nākošo un pēdējo šodien uzņēmēju, kas uzstāsies, aicinu Sijā Grandek, vadītāju un īpašnieku Andri Lubiņu ar uzstāšanos pieredzi Ukrainā.